Labdien, godātie betona entuziasti, atbalstītāji. Kopā ar Tomašu Novacki, tas ir Stahema Polska vadītais. Mēs abi divi. Es esmu Genādijs Šahmenko no Rīgas Tehniskās universitātes vadošais pētnieks un arī pārstāvu Latvijas betona savienību. Mums ir liels gods un atbildība paziņot vakardienas notikušu betona sacensība, betona olimpiādes rezultātus. Uzreiz varu pateikt, ka sacensības šoreiz bija īpatnējas, nebija vieglas, grūti bija visai žūrijas komandai. Pirmkārt, tāpēc, ka rekordlielāks dalībnieku un paraugu skaits. Bija pēc oficiāla saraksta 21 dalībnieks. Un pie tam katrs piedalījās lielākā daļa 2 nominācijas. Un rezultāta, šeit ir kopsavilkums, kopā bija 99 paraugi, no tiem 15 sērijas pirmā kategorija betons. Tā kā iepriekšējā reizi visi zina, ka jauns nolikums. Pirmā kategorija ir jātrapā konkrētajā stiprība. Pagājušā reize mums gāja jau 10-15 gadus 100 megapaskāļi. Mēs izdomājam kopīgi ar visu Latvijas betona savienību, ieteica arī betona ražotāji, ka vajag atdzīvināt, padarīt interesantāk. Tad mērķis bija 85 megapaskāļi, un otra kategorija bija pirmo reizi pa visiem gadiem, tas ir viegli betons. Un interesanti, ļoti atbalstīta bija 18 paraugu sērijas, 54 paraugi kopā otrajā kategorijā. Šeit no sevis var pateikt, ka abas divas kategorijas ļoti saskan ar mūsu šodienas tēmu, tāpēc, ka izgatavot precīzi nav tik vienkārši, un tas nozīmē, ka liederīgi izmantot materiālus un optimizēt betona sastāvu, ļoti daudz zināt par betonu. Rezultāti var noekonomēt cementu, saistvielas un samazināt CO2 emisijas. Otra kategorija arī, ja mēs samazinām pašsvaru konstrukciju, mēs varam samazināt arī transporta izdevumus, slodzi uz pamatiem un padarīt arī visu eku arī ilgspējīgāku. Tas ir tāds maz atkāpums. Ja? Tagad konkrēti par olimpiādu, kā prasīja Rolands, grūta diena bija, praktiski visu dienu strādājam. Liels paldies žūrijas komandai, tas ir Eduards, kas galvenais atbildīgs par presi, Andrejs Krasnikovs, Dirs Kalenda, Pauls Argalis, Egils Zvejnieks. Un arī liels paldies studentiem, kas atbalstīja, īpaši Anda Brauna, kas testēja, mērīja paraugus. Un visi, kas palīdzēja. Tagad pārēsim pēc galvenā. Ja jūs zināt, jau anoncēja pašu sākumā Rolands, ja, kādas ir balvas. Un tātad mēs izskatīsim no sākumā pirmo kategoriju betons. Tie ir rezultāti apkopoti, komandas iešifrētas, ja, tad ir 18, cik tur bija 15, ja, šajā 15. Augšējā ir apkopoti vidēji rezultāti, un galvenais kriterijs bija, kā jūs zināt, nevis vidējs rezultāts, bet šoreiz vidēja absolūta novirze no 85 megapaskāļiem. Un tātad mēs izvēlamies 3 pirmas vietas, un interesanti, ka 3. vieta bija jāskaita 100 daļas. Jūs varat redzēt, bija komanda, kur 4,23 un 4,16. 100 daļas no megapaskāla. Ja? Un tātad mēs varam tagad paziņot vinnētājs. Ja? Tas ir 3. vietu iegūst Liepajas dzelzbetons MB. Jā. Ar vidēju rezultātu 89,16 un novirzē 4,16 megapaskāļi. Otru vietu iegūst Ciekora būve.
Vidē novirzē tikai 1,67 simtdaļas megapaskāli. Un pirmā vieta Sie Daugavpils dzelzbetons. Vidējais rezultāts atšķiras tikai 6 simtdaļas un vidē novirzē 0,87 simtdaļas no megapaskāla. Nu, tagad pats grūtākais, ja? Te speciāli atstāju kā otru. Tā izskatās kopīga aina. Oranži krustiņi, kas tas ir? Diemžēl tas ir komandas, kuras mums nākas, kā mīkstāk pateikt, jā, atstāt kā labākie stiprības rezultāti, bet diemžēl nolikumā, tā bija uzrakstītas spēles noteikumi, ja viens no paraugiem pārsniedz 2000, tad rezultāti netiek ņemti vērā. Un te varat redzēt, ka 6, 7, 8, 9 komandas izkrīt. Ja, un no palikušiem tas sanāk tāda aina. Trešā vieta Daugavpils dzelzbetons ar rezultātu 85,4 megapaskāli. Otra vieta Adaži transportbetons. Jā. Un pirmā vieta, tas ir pārsteigums, tas ir RTU studentu komanda. Kuri sasniedza 146,7 megapaskāli spieda stiprību. Intereses pēc paprasīju viszinošam intelektam un internetam, kas ir pasaulē notiek, ja, un pateica, ka uz dotu brīdi, analizējot zinātniskas publikācijas, pika rezultāts ar blīvumu zemāku par 2000 ir figurē skaitļi no 100 līdz 160. Tas var pateikt, ka mūsu pētnieki, studenti sasniedza uz šodienu gandrīz visaugstāku rezultātu. Un gatavojamies nākamam. Mēs mēģināsim, lai nebūtu garlaicīgi, izdomāt vēl interesantu kaut ko. Un tāds ieteikums nebalansēt ar blīvumu un labāk nodrošināt uz kādiem vismaz 30-50 vienībām zemāku blīvumu, lai ar garantiju piedalīties rezultātu olimpiāde. Tātad liels paldies visiem, kas piedalījās un visiem, kas palīdzēja to rīkot. Jā.